Nu, šitās es salastīju pa mazo ceļa gabaliņu līdz Cipreša ceļam. Un tagad turpināšu kapāt tālāk. Nu, te arī būs pilns ar sēnēm. Jā, skaisti podiņi. Sēnes, kā pasakā, lielas, tīras. Muguri jau slapja. Tas ir baigais darbs. Man vēl tā muguras soma ir, tāpēc arī. Bet, nu, jāņem. Reku visur, kur skaties. Reku, piemēram. Reku, ir. Reku, tur ir. Tā. Es jau piekusu griežot. Reku podiņi. Vienā vietā uzreiz 4. Nu, tā viņi te ir. Visās malās, kur skaties. Nu, jau otrais nāk uz mežu. Muguras lapja. Šito pilnu, nezinu, vai pielasīšu, nav jau vairs enerģija. Viens spainis salasīja, tagad otrais otru. Oi, citi darbi arī jāpadara. Nu, diezgan bēzlaps un podiņi. Kas var būt labāks ziemā? Tie ir garšīgi. Viņas visas tādas tīras, foršas. Ir porainas, bet tas nav tāpi. Pilns ar tām bēžlapēm ir. Jā. Nu, tik daudz sēnes. Es neatceros, kad es esmu lasījis, ka cevišķi podiņus un bēžlapas. Tie parasti tā ir kā ir, bet šogad piekusu slapš galīgi, džemperi novilku. Pusspainis. Jāiet mājās. Jāmūrē krāsniņš. Jo slapa muguri. Un no rīta bija augsta, tagad ir diezgan karsts. Ja jau šogad ir tik daudz bēžlaps un podiņi, varbūt baravikas nebūs vai kaut kas cits. Parasti jau kaut kā savādāk katru gadu ir. Nav vienādi. Alksnenes ir. Tā, jā. Ātri noskrēja peglītēm. Ja jau nopietni ieskriet vēl turp, tad jau šitas lielais būtu pilns kauds, bet man liekas, ka šodien vairs negribu. Man citi darbi jāpadara. Samūrēšu to krāsni, un tad varbūt vēl izskriešu kaut kur ar riteni ātri. Viņas vēl vakarā viss ir jāvāra. Un jāvāra ir uz ugunskura, jo tagad nav plītiņi. Aizvest te uz Rīgu. Kur mans ritenis nomests ir. Nomests. Jākāp virsū un jābrauc mājas. Te ir ko darīt rudenī. Tā, tik daudz nu ir tagad salasīts. Pagaidām jāķerās pie darba, jāsāk mūrēt krāsni. Saulīt spīd. Zivtiņš pabarotas. Kā te tagad ir? Tūlīt septembrs. Šodien tāds pavisam vasarīgs ir. Nav vairs augsti. No rītiem augsti ir. Kāds 6, 7, 9 grādi. Kakureiz. Šodien pavisam smuks jau ir pa dienu. Rīt arī būs. Oi, dieniņ. Tā. Šodien 4. diena pabeidzu. Tā tad akmeņi izrādās tomēr bija vēl pamaz. Un viņi aiziet tā, kā es nezinu. Reku šodien. Es jau pat nezinu. Nu jā. Viss. Šitie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lielie akmeņi iemūrēti. Un vēl maliņās ķieģeļi. Rīt. 1 palika, 2. Vajadzētu vēl kaut kādus mazākus, kaut kādus, nu, jābrauc uz jūru pakaļ meklēt.
nevaru pabeigt rītā. Man liekas, ka es rīt nepabeigšu, vēl es gribu augšā vēl smuku uzmūrēt nobeigumu ar tiem akmeņiem. Un tā kā, nu jā, labāk nesteigšos. Izmūrēšu, kas ir, rīt vēl dabūšu vēl pāris akmeņus, vēl piemūrēšu. Un tad būs jābeidz nost augstāk, nē? Vēl pāris rindas, man liekas. Man liekas, ka vēl, vai vēl vienu. Es vēl 2 rindiņas un viss. Tā. Ko jāiet vārīt sēnes? Nu, būs viss sagatavots sēņu vārīšanai. Tā ūdens ir, trauki, sāls, karote, jākurina iekšā. Nu, diez kas nav. Tādos mazos katliņos izvārīt tik daudz sēnes, tad cik katliņi man te būs jāvāra. Nu labi, galvenais, lai viņas saplok, apvārās un būs jau labi. Vajadzētu būt tām sēnēm arī garšīgākām, jo taču uz uguni gatavots un vārīts, tur jau tas dūms vēl būs klāt. Jā, izskatās, ka būs baigi forši. Kur sanāk no augšpuses viņas tā kā apkūpinājās ar tiem dūmiem jau. Bet, nu, vārās diezgan ātri. Ātrāk vēl nekā uz elektrisko. Man liekas, ka ies pāri un tad būs baigi slikti. Nē, es tev klāt stāvu. Paskat, kādas melnas palika no augšas no to uguni. Nu, tas ir labi. Varbūt šīm sēnēm, kad viņas iemarinēs, pēc tam būs cita garša. Kas zina? Bet te jau sāk burbuļot. Diez, kas jau nav. Karsts ir. Te var putot šitā. Ārā jau var mest tās putas pa labi, pa kreisi. Tā viņas paši pāriet pāri ugunī. Ir jau labi. Garšīgs būs. Un tāda tā lauka virtuve ir. Viss smaržo pēc dūmiem. Tā ir kā gaļkūpināta. Vārās jau labi. Nav jātara elektrība. Vecā malka ir, kuru var redzināt daudz. Noteikti jāuztais būs viens video ziemā, kad uz uguni vāru zupu vai kaut ko gatavoju. Tas būtu tipīgi forši. Un garšīgi. Svaigā gaisā patīkam kaut ko arī tādu darīt. Pasku kā vārās. Malciņi. Šitā vecā malciņa man bija ļoti daudz ir. Tā kā nevajag tās jaunās pagalas nemaz izmantot to čupu. Bērzlapas lielas, tīras pēc lietu. Un tādas riktīgi treknas. Būs kaut kas pa bērzlapiem. Nu tādas, nu, un tiešām nav šoreiz dārpi. Ir baigi labās. Tā jāliek gailens atsevišķi. Spainītī būs jāizlas, man tur vēl ir alksnens. Tās nē, tās atsevišķi vārīs. Vārās kā trakas, paska. Lai vārās. Iet gandrīz pāri, bet nu nekas. Ūdens augsts. Jāapdedzina roka, var uzreiz ielikt augstā ūdenī. Kakls bez rokturiem paņēmu zeķes. Jāveic, kā viņi dabūt tagad novilkt no uguni. Jāmēģina tos karsts, taču rokturi viņam nav. Lai tā reste nesadeg, fiksi dabūju nofleksēt armatūras šitās te salikšu pāri, lai tā reste cepamā nesadeg un neiegāzās tas katls ugunī. Reku armatūras salikšu smuki. Uz tām armatūrām tad to resti. Un man liekas, tagad taču neiegāzīsies iekšā. Jā. Šitā būs labi. Jā, šitā arī darīs. Tagad fiks tās sēnes.
Aiku karstas katls. Nu, kur es tagad viņus bāzīs augstā ūdenī? Ai. Jāliek šitas spains ārā, tas ūdens. Šitai tas sēns jāmet iekšā. Atstās tā ūdeni, tad bišķi kāds 5 litrus. Tas ūdens karstais jānolej kaut kā nostī. Jā, cik nu var. Tā nu sanāca. Nolēju nost, cik nu var to ūdeni. Ko ir? Sēnītes izvārījušās. Pārvārīt arī nevajag. Jāmet tai ūdeni iekšā. Sāls arī klāt. Nu taču ielipus. Nu, ai, karsts viss. Pirksti deg. Oi. Tagad fiks jāliek jauns. Citas sēnes jāpilda ātri tajā. Nu, bet šito... Ai, nu nav laika domāt. Bez tam varēs noskalot un griezt gabaliņos. Vienkārši ir jāvāra. Jāsaliek ātri. Ir kāds smuks. Tā. Tārpains nav. Nu, varbūt tur kāds, bet, nu, nē. Pārsvarā ir tīri balti kātiņi. Nu, bērzlapē viņš ir tāds porāņs, varētu padomāt, ka tur ir tārpi, bet ne. Nevajag sajaukt porus ar tārpiem. Tārpi. Pāgriež cepurī, tad jau redz. Ja tur kāds viens otrs ir, tā nav nelaime. No to nemirst. Gailens puskokos pa gailenēm. Šitās likšu atsevišķi maisiņā. Tāpēc, ka tās brauks uz mājām. Un tās atsevišķi, tās es taisīšu gaileņu mercē. Tā, mudīgi jāliek klāt ir sāls, ūdens un jāliek atpakaļ. Jā. Tā viss ir. Šitā saliku. Tā. Sāls. Sāls jāpieliek. Cik liksim? Karoti. Pusotru. Tā, ūdeni. Ūdens man ir tur tieši nolikts. Uzmanīgi paņemšu valstī telefonu, bet viņš pats tagad turās. Ūdenīti. Ups. Un tagad jāliek virsū. Paga. Jā, uz armatūrām šitā. Karstums acīs tie tūbeli. Ai, riktīgi uguns nāk. Ai. Labi. Nu, kas te ir? Jāpaņem viena. Vaiku garšīgi. Saldi podiņi. Vaiku garšīgi. Jā. Smeķīka bail. Nu, viss tā. Cik man tev tie katli sanāks? Kādi 7 katliņi tādi jāvār. Te vēl ir puslielais celtniecības spains un te vēl ir pusspains. Šis ir otrais. Ai, jā, viss sanāk labi. Jāpiemet. Šitā malki. Tieši domāt. Lai tikai kurās. Vakars jauks. Jā, sēnes. Tas te vēl gribās pat uzēst kaut ko. Šitā bija kā nepazīstamā tā. Es nepazīstamā, viņa tā kā cūceņu tipa. Tāda bišķi jā, tā kā cūceņu garšā. Nu, labā. Es tā, man liekas, te kaut kādu daļu noēdīšu. Nu, labi. Nu, kas ir?
Jā, šito malku netērēs, šito krāsnī ziemai. Laikam jau nākamajai. Lai šinī arī jāmet pie sprunguļi, kas man te bija daudz. Nu, re. Tā te notiek vecās drēbes, kādas vien visvecākās, jo viņas smirdēs pēc dūmiem. Tāpat darba drēbes ir darba drēbes. A viņām mūrēja, viņām hūp tagad ugunskur. Tā. Parasti es kaut kādas zivis te kūpinu, šašliku cep. Nu šoreiz augusta beigas, tūlīt septembris. Tagad sēnītes. Ja Rīgas pusē sēnes nav, nu baigi, gandrīz nav. Vispār biju vakar, aizvakar. Bet šeit ir tā, ka nespēja kapāt, nespēja. Un tieši bērzlaps un podiņi, un viss mešs no podiņiem un bērzlapēm. Un cits gads tās bērzlapas nav un podiņi, un viņas ir garšīgas, marinētas un sālītas un visādi. Tad šogad ir paveicies, un tie podiņi ir, un tas ir labi. Tā, jāiet iestiprināties. Sāks drīz vārīties, lieko kaudzi, jo viņas saplaks, un nekāda vaina nav. Nav jau nekādas indīgās. Tā. Jādarbojās, ir jāšaptējās lauka sētā. Paskā uzliek otro katlu, viņš no augšpuses bišķi tā kā sačok, tā kā apsvilušas ir, tā kā apcepušās ir. Es reiku sāk saplaks tulīt. Tas jau labi, garšīgāk būs dūmi, no uguns, kur piesitiens būs. Te baigi nevar maisīt, te tā rokas deg, kad tā uzmanīgi. Nu, nekas nav jādara, pašas tiks galā. Reku saliku armatūru, 4 šitās te sagriezu, šitos saliku, kas ir domāts mūrītīm, mūrēšanai. Uz viņu uzliku reku resti, tāpēc, ka man bail, ka tā resta točni iegāzīsies iekšā. Un tagad droši. Var vārīt visu vakaru un vēl rīt. Ja rīt aiziešu vēl lasīt, tad es nezinu, būs atkal jāvāra. Baigi traki, bet nu, tu nevar neņemt, ja tās tieši tagad ir. Un var pēc tam varbūt nebūs tās sēnes vairs. Ko tas ziemā salikstēs burkās iekšā. Ūdeņžurka izgrauza. Viss kabačs ārā. Šie tik palika. Šodien, kur te bija, te vienu izņēma. Viss noēda. Sakans. Noļaka lapas, ūdeņžurka. Nu, vēl jau cukīni rekauga. Šitie rīt jāved būs uz Rīgu. Kādi. Te arī vēl mazie pilnci. Bet, nu jā. Nāksies te sietu rakt apkārt pa perimetru, lai tā ūdeņžurka. Reku viņa rāpo, reku ir. Reku, šitā ir ūdeņžurka, reku. Un iemīdu nakša diena atkal ir pacēlies. Reku nāk no grāvi, reku pilni mīksts kāja, iegrimst. Mauki biomaķi. Buļa, ka tev varētu noķert aiz asts. Tur iedīti kādu foršu. Tā. Māru kas neēd tikai tos kabačus, cukīnī sakans. Ko te vēl ēd? Trusis ēd, reku ēd. Grauž bietas nost. Laps. Nu, kas te ir? Dārza tomāti sārtojās jau drusciņi. Domāju, nekas nesanāks, ja ārā iestādīs, jo nebija kur likt. Siltumnīcā vairs nebija vietas, un paskaties ārā. Paskat, kas te darās. Jā, te ir. Nu, nav tie lielie, bet maziņi, bet paskā viņi forši. Paskā, kas te ir. Kādi te ķekariņi.
Reku bumbulīši. Lai viņi aug. Un reku, jā. Nu, tas ir ārā vispār. Nu, bet paskā, kas ir šitas? Nu, unikāli, kā ārā. Arī tas tomāts izaug, nevis siltumnīca tikai. Nu, pamazām sāku piepist ģīmi. Aiku karsts. Jā, raksta kaut kas. Aiku karsts, es nevaru. Ui, rokas deg, tas uguns tieši virsū iet uz rokas te. Nevar īsti netieku galā, tāpēc, ka baigais karstums ir. Pēc kādas tā kā apkūpinātas pat. Nu, šitās būs garšīgas. Ui. Roka. Reku vārītās liek augstā ūdenī spainī. Jo kā tad es viņas aizvedīšu? Uz Rīgu es viņas neizvārīšu. Viņas būs beigtas. Cauri būs ar tām sēnēm. Reku gailens atsevišķis. Tur jau vēl ir iekšā. Tā kā bija doma vēl rīt iet sēnēs, bet ja šitā jāvāra, es nezinu, vai es paspēšu to visu izdarīt. Un, nu, redzēs, jo man vēl citi darbi jādara ir. Bet izskatās jau riktīgi forši. Šitās ir mans puķis. Viss šitās ir mans puķis, es viņas audzēju. Jā, tās ir puķis. Ir ziedi, ne puķis. No šie ir, jā. Paskat, kas te ir. Nu, paskaties, kas te darās. Sēns uz uguns, kur baigi daudz salasījumu, baigi daudz jāvāra. Un vēl kaut ko es gribēju pateikt. Tikai nediršs. Mazāk dirstīs, laimīgāk dzīvos. Būtu jau labi, ka tas katls būtu lielāks. Bet viņš nav, te mums tāds. Viņš ir maziņš. Un nebija piemērots katls, ko likt tieši uz uguni, jo viņš apkvēp. Un jauno labo negribējās. Nu, bet arī tā ir labi. Trešā porcija. Vēl uzmetīšu pa virs kādu čupiņu. Tā, man liekas, ka jāpiemet ir malka. Jānoprovē, kas ir. Vai, ko garšīgs sēnīts ir. Nu, kas? Nu, šī garšīga. Tā ir garša. Alkas nesvedīšu uz mājām vārīt. Tur vēl ir jāizšķiro, rīt vēl salasīšu. Bet tās jāvār lielākā ūdens daudzumā. Un gailens ar tur vēl būs. Tā kā, man liekas, šovakar bišķi pa traku būs. Šitais viss jau tā liekas jau bišķi pa traku. Trešais katls, tūlīt sāk jau vārīties. Trešais katls tikai vārās. Un saule jau aiziet gabalā. Tas nozīmē, ka es varu nepaspēt. Tad man liekas, ka es izdarīšu līdz tumsai. Tas sēns izvārīšu. Ja sāka dzist jau nost, malka, tāda 3, te kaut kāds dienas riktīgi gāza. Nu, riktīgi gāza lietas, un tāpēc viņa nav tāda bišķi tā kā pamitra. Man jau sāk pietrūkt pacietība. 4. katls. Kāds katls? Katliņš. Sūdelis, ne katliņš. Tu vajag riktīgi katlu vajadzēja. Šitajos mazajos. Nu, tumsa nāk un odi kož nost. Laikam šitas būs, es nezinu. Rīt sēnēs vairs neiešu. Izvārīšu, cik ir un viss. Šitas nekam nedara.
vismaz lielāku katlu, lielo vajag. Tad jā, bez šitais nekam nedara. Tikko sanes ūdeni. Pasākums izskās diezgan traks. Te ir vārītās sēnes jau, man liekas, 3 katliņi, ne katli. 4. sāk apnikt, bet nu jā, kaut kas jau jādara ar viņām. Aizies postā, sēnes svaigas ilgi nevar turēt. Vakars nāk virs oda, sāk odēd nost. Sēnes nopirkt tādas nemaz nevar. Kaut kādos tirdziņos, man liekas, 8 eiro burciņu maksā baraviks. Es pat īsti nezinu, cik maksā. No 6 pirkt arī es netaisos. Es nezinu, kas tur ir iekšā, kur lasītas. Tas nedara. Te sūd šampiņoni arī. Īsti nav nekas. Tā kā atliek tikai pašam lasīt, reiku vārīt. Līdz apnikumam jau vārīt. Viss. Vēl jau tur ir, man liekas, vēl 3 katli bez šito. Es sāku jau palikt tumšs drīz. Man liekas, ka es nepaspēšu. Ko es vispār daru? Lai. Te kaut kas interesants. Tomātus, kurus sastādīja dārzā. Domājam, nekas tur nebūs nonīks. Jā. Nekas te nenonīk. Aug tomāti griezdamies. Un tos, kas bija beigti kaut kādi, izmetām kompostā. Bet te sāk kaut kas augt. Un beigās skatos, šitie bija vienkārši izmesti. Stādi, pat nebija stādi. Un paskaties, kā tad tas var būt? Kompostā tāda raža. Nu, un tur vēl dziļāk arī, kas skatās. Kaut kas mazie, kur ir. Šitie bija izmesti. Viņi paši ieauga. Iekšā. Mēs te nestādījām neko. Viņi paši. Tie bija beigtie stādi. Un atkal 5. katls. Jāliek sāls. Jāliek iekšā sēnes. Man jau sākās nedaudz jau nogurums. Man jau vairs pat jau negribās, bet es zinu, kad es aizbraukšu uz mājām un es viņus samarinēšu pēc tam. Mahaviks, kur arī parādās. Es zinu, ka būs garšīgi un ziemā ēdīs pie kartupeļiem ar siļķi vienalga. Tāpat ar dakšiņu no burkas. Man bišķiņ sākās nogurums. Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Redziet, atspūgu. Jāiedzer ališi. Hajā! Jī biomaķi ar ārā, laikam slapa pagal kaut kādu. Mauka gadījās, kad kaut kas negrib riktīgi degt. Degt negrib. Jī biomaķi nāksies pačakarēt ar koku. Kus ir biomaķi? Davai! Kas tā nu ir ābaļā, hamuha? Nu ko? Man liekas, ka es sāku piekrist ģīmi, nāk tumsa. Man ir ūdens vārītās sēnes, reku tikko izgāžu. Ai. Te jau būs puspains. Vārītam. Tas pēc proporcijām sanāk, kad
pusotras spaiņas ar nevārītām. Viņas, paliek bišķi maziņākas. Saraujās kā pimps ziemā ir biomaķa ārā. Kas tas ir, kas šitā jālamājās? Man liekas, kas sāk zust mans pacietības mērs. Nē, viss ir kārtībā. Turpinu darboties. Darbs jāizdara ir līdz galam, jo es taisu sev, ne jau citam. Ja es citam taisītu, es to kastro, man liekas, viņam iebāzt dirsā, godīgi sakot. Es vispār citiem tādas lietas nedarītu. Viss viņas zirgs gal galā. Ērzels klibais. Paskās, kas pa jauku vakaru. Vakars jau jauks, nekāda vaina. Ar tām sēnēm ir viens. Prieks viņas lasīt, kas viņas nēta, pistev dirsā rahlīt. Tu nēdi. Es varbūt maizi nēdu. Man varbūt maize negaršo. Ne, man garšo maize, bet varbūt man negaršo maize. Varbūt man negaršo tā sūda maize, kas pilna ķimikāliem. Man garšo normāli mājās ceptā maize. Un mēs tādu cepam reiz pa reizei. Tā ir maize. Veikala maize arī ir ok. Ēst var, bet ne visu. Ir tādas maizes, kas... es nezinu, no ko viņi tā vispār. Tā. Man vēl sliekas jārok, jābaro dīķī zivis. Man teica, ka jūras asar nedzīvos man dīķī. Jūras asar dzīvo jau no, kad es viņus salaidu, ap Jāņiem. Tagad jau septembris. Klāt dzīvo, zivis ēd, ruduļi. Jūrā ķertie ruduļi, raudas, lielas, mazākas, lielāka asar. Man liekas, lielākie asar bija pār pa 100 gramiem, 150 varēja būt lielākie, 5. Ruduls bija 200 gramīgs, un nākamgad viņam vajadzētu būt 300 gramīgam. Bet tam man visu ziemu par to dīķi jārūpējās, es nevaru viņu tā vienkārši atstāt. Nevar aizbraukt prom un atstāt to dīķi. Viņi grib ēst. Viņi grib ēst tāpat kā es. Es gribu ēst. Ko viņi ēdīs tai dīķī? Vardas? Nē. Vardas sūkā viņām. Tā kā tā. Sāk jau satumst. Un te vārās. Baigi vārās, es teikšu. Tūlīt būs jāņem nost. Tas uguns jau tā tumsiņā smuki. Jau patīkam izskatās. Jāliek vēl vien porciju virsū, kas ir iet pāri. Iet pāri, bet tas nekas, viņš reiz slāpē un viņš pats sev regulē. Tā kā tas ir automātiskais. Jā, viss ir kārtībā. Saule sen jau pazudusi. Vēl tur kaut kāda atblāzma. Drīz būs tumsa. Beidzot vārās pēdējais katls. Man jau nāk miegs, es gribu gulēt. Alus beidzās. Nē, alus vēl ir. Bet man jau apnika. Bet tāds pēdējais vēl jāizvāra. Es īsti neturos vairs uz kājām. Es esmu nogurs. Arī tās sēnes ir spainī. Un man nav jāizvāra šitas te. Tā kā jā. Ieslēdz mājās gaismu. Sienāžas izsina. Ugunskurs kā Jāņos. Baigi forši. Silti patīkami.
Varētu sēdēt ilgi un dikti, bet miegs nāk. Tāpēc jābeidz un jāiet būs gulēt. Ja tu gribi lasīt sēnes un viņus vēl vārīt mežā kaut kādā vasarnīcā vai kaut kur, tas ir baigi traki. Vajag plītiņu vai normālu katlu, vai šitas neiet cauri. Kaut vai patīkam, ja tu uguns var iekurināt. Un tepat tās ir jau silts, sienāžas izsina, bet miegs nāk. Un tas katls ir viss jānobeidz un viss jāiet gulēt. Kā saka, pis gulēt ir biomaķa rādā un itas un disti biomaķa. Ir agras rīts, jau kurinu, pirkstus pasildīt. 9 grādi naktī no rīta ir vaiga augsti rīti. Diena, ka iesilst, tad ir silts kā vasarā, bet rīti un nakts augsts ir. Vārās kafijai ūdens. Jāpasilda rokas. Un man liekas, ka es tūlīt likšu sēnes atkal vārīt jau. Jā, jāizvār tās pēdējās, kas ir. Nu, ko darīt? Jāvāra. Vai kur izvārītās. Jāliek tajā spainītī smuki iekšā būs. Jāved mājā. Nu, kafiju jāliek augšā. Kaut ko siltu iedzert. Teikānam noplīsa, tāpēc tagad ir jāvār šitā. Kafija ir. Man šodien kaut kā negribas vairs iet sēnes lasīt. Man liekas, lasīt vēl varētu, bet es negribu vairs vārīt. Nē, šodien vairs negribas. Tikko saliku spainītī un izskatās, ka nav pilns. Tā, man vajag riktīgi pilnu. Tas nozīmē tikai vienu. Ka es dabūšu kurināta ugunskura un tūlīt braukt vēl lasīt sēnes. Es gribu, lai spainis ir pilns, šis 5-litrīgais ar vārītām. Nu neko, braukšu sēnēs. Vārīšu vēl, likšu, riktīgi, lai pilns. Nu nav smuki, ka nav pilns. Man nepatīk, man vajag tā. Pasmaksī. Nu jā. Salasīju vēl sēnes. Svīt kamera. Nu šitās man arī jādabūn iekšā tai katlā vēl ir. Lai bišķi paploka. Nu viss. Tad arī to pietiks. Šinīs 2 dienās, ko es te būšu sadarījis. Plus vēl visi pārējie darbi. Kamēr vārās, jānoslīpē savu darbiņu. Tā, kompresors arārā stāv. To iekšā vairs nenes, lai viņš tas darbojas. Tā. Nu, vārās, jā. Pēdējās. Šoreiz. Nu, jāvāc nostrāža. Bišķim. Paprika arī liela. Tā, paprika, jā. Tomāti sārtie jāvāc nost. Tomāti. Tur gurķi jau gandrīz vēl maziņi, daudz tos neņēmu. Sēnes. Tā. Nu ir 6. diena. Izskatās, ka nepabeigšu, akmeņi atkal trūkst. Lielie smukie trūkst. Tā augšpusē. Un te vēl pāris ķieģeļi. Lielais pusīt. Un tad te pietrūkst tikai daži akmeņi. Un tas būs vēl vienai dienai pabeigt. Tā nu izskatās. Te jau būs pabeigts, tik jānomazgā. Vēl saķēpāts ir.
Tā, jāsamūrē, ko var vēl. Un visu šodien atkal, un tad nākamā reizē pabeigts, var mazgāt pēc tam viņu cītīgāk. Reku, kā atšķirās pirmais mūrējums un kā augstāk atšķirās uzreiz. Var redzēt atšķirību. Laikam esmu iemācījies smukāk, bet tur priekšā būs krāsniņa, tur apakšēji daļai. Redzams būs tas augstākā daļa jau tikai būs redzama, tur būs priekšā. Tā kā viss būs smuki, galvenais augsts. Tagad pabeigt ar melniem akmeņiem. Tādus salikt vēl te, vairs ķieģeļus nelikšu, tur būs akmeņi, tur akmeņs, te būs, vēl vajag savest. Vienu dienu, viens piegājiens un ir gatavs.